Sveiks! Iekšējais miers ir viena no vissvarīgākajām lietām, kas mums var būt. Jo, ja tu esi mierā ar sevi, tad tu arī vari dzirdēt pasauli, dzirdēt sevi galu galā. Tad tu patiešām vari būt, jo tev nav tas emocionālais, tas trauksmes fons vienmēr, vai ne? Es esmu sasniedzis iekšējo mieru. Un tā sajūta ir vienkārši neaprakstāma. Gribās klusēt vienkārši, jo pat vārdi nevar to izteikt, to, ko es jūtu tagad. Tā ir kolosāla sajūta. Tu zini, ka viss kaut kas ir dzīvē, jā? Vienmēr ir lietas, bet ja tas emocionālais trauksmes fons ir noņemts, tad pēkšņi var būt vārda būt patiesajā nozīmē. Tu vari izbaudīt sauli, vēja plūsmu sev apkārt, cilvēks sev apkārt, sevi, kafiju, visu. Tu vari patiešām dzīvot beidzot. Tā ir neaprakstāma sajūta. Un tas viss tikai iespējams pateicoties darbam ar sevi. Nemitīgam darbam ar sevi. Bez tā, tas tā pats par sevi nenotiksies. Un tagad, kad nāk Ziemassvētki, viss tā kaut kā baigi forši sakrīt. Man personīgi. Liekas, tāds periodiņš noslēdzas. Esam pārvākušies uz jaunu valsti. Jauna valsts, jauns darbs, jauns viss. Jauns sajūtas, izjūtas, atziņas. Un sasniegts ir tāds čills iekšā. Tas ir to vērts. Tas ir to vērts. Un tas nav izsakāms nekādā naudas izteiksmē, šī sajūta. Es pat teiktu, cilvēki gribētu atdot visu, kas viņiem ir, lai kaut ko tādu sasniegtu. Tēti? Jā, tētis runā. Video liksim iekšā internetā. Vai ne? Jā. Jā.